Baigā tā cīņas laiku. Klienti grib vienu un tad... Īstenībā mums kā klienti, man liekas, mums nav tāda overekspektācija par lietām, ko mēs saņemam. Par lietām mēs gribam, lai mēs saņemam kaut kādu servisu pakalpojumu noteiktajās mums pieņemamajās robežās, un nav pārsteigumu, ka tas ir vairs ļoti sliktāk vai ļoti labāk. Nu, pa lielu, teiksim, jā. Mums nav, ja mēs negribam produktu, cik viņš būtu lauknā, viņš maksā līdz cik maksā. Ja mēs gribam iet uz kaut kādu restorānu, zilumā mēs paņemam otro vai zupu, viņš garšo tā, kā viņš parasti garšo, vai no pārsteigumu. Ja? Pa lielu, tas ir par to, ka mēs saņemam kaut kādu konstantu kvalitāti. Bet dzīvē viss ir mainīgs. Diemžēl mēs nevaram radīt divreiz vienu to plašu, mums ir kaut kādas visu laiku pārmaiņas, kurām mums ir jāsako. Tā sliktā lieta tā, ka viss ir mainīgs. Labā lieta tā, ka, ja mēs mēram, mēs varam saprast tendences un mēs varam sākt vadīt šo lietu, mērījumu šo sistēmu. Gausa, rīka, ir pazīstama lieta. Jā, normālais sadalījums. Būtībā ir runa par to, ka dabā, ja mēs kaut ko mēram dabā kaut kādu procesu, tad faktiski, ja mēs sāksim to mērīt, viss viņš koncentrēsies ar kaut kādu vidēju un būs zinām izklieri, ja? Kad ja viņi veido tā, teiksim, zvana forumu, mēs esam normālais sadalījums. Un normāli, tāda klāstība, tā arī notiek. Tā ir dabiski ielikt sistēmā, iekšā to neko darīt ne. Kā tu izmantot ikdienā, varbūt savā biznesā? Kā to lasīt? Nu, pieņemsim situāciju, kad jūs esat kompānijas īpašnieks, kas nodrošina autobusu pakalpojumus, respektīvi, ir klients, kurš grib, lai autobusu pienāk konkrētajā brīdī. Tātad 8:11 viņam ir jāierodās pieturā, mēs gribam braukt tā. Un tagad jūs sākat mērīt kaut kādu, teiksim, laika gaitā, jūs sākat mērīt, kā tas autobus patiesībā pienāk. Tas autobus brauc pa ceļu, un ir faktiskais rezultāts. Tas ir tas, ko var Excel ierakstīt. Mēs varam paņemt vidēju, un saprast, mēs esam 8:11 vajadzēja būt. Nu, principā, tas kā Jānis teica labi, principā laikam peļāk. Mēs esam laikam plus mīnus uz tā te. Bet ir kaut kāda novīda no vidējā visu laiku. Patiesībā ir tā saucamā kļūda vai dabiskā variācija, kas nozīmē, ka process rada šādu rezultātu. Un viņš ir dabisks ar esošo procesu, esošiem cilvēkiem, esošiem resursiem. Viņš nevar būt savādāks vienkārši, viņam šī robeža ir. Mums ar viņu jārēķinās. Mums klientam jāsaka, zinu, ka būs no 8 līdz pat 8:20, bet principā 8:11. Ja? Bet tev, mēs nevaram apsolīt viņam lielāku šo risinājumu. Un ir kaut kāds gadījumi, kas lēc ārā, un to mēs uzreiz sākam uzdot jautājumu, kas tas ir? Kāpēc tas notiek? Jo šeit prasīt, kas notika no jēgas, jo tas ir process svārstīt, un ko nevar paskaidrot. Ja mēs šādā veidā zīmējam, pieņemsim datus, ko mēs varam izdarīt, mēs varam viņus šādi sagriezt, un viņi sakrīt mums ap vidējo un veido kaut kādu mūsu. Ja kādreiz ir iespēja datus, kas jums nāk reizi nedēļā, reizi dienā, vai kaut kur pamēģiniet, paspēlēt, jūs ļoti labi sapratīsiet, kāds jūsu process patiesībā ir, cik viņš ir stabils, cik viņš ir izkliedēts, un kur patiesībā ir tas vidējais par to, ko esat apsolījuši. Vai nu sev kā mērķi, vai klientam. Ja? Šajā gadījumā arī, mēs redzam, ka daļa iekļaujās no normālā sadalījumā, un ir kaut kādi īpašie gadījumi, kas lec ārā. Tos gan ir jāmeklē, jo tos mēs ietekmēt varam, šos ietekmēt nevaram, procesu mēs nevaram. Nevajag gaidīt, ka cilvēki kaut ko te mainīs un uzlabos darīs labāk, tas nav viņu spēkos. Procesu nosaka šo, teiksim, ierobežot. Un te mēs skatāmies laika tādā kontekstā, kas ir stabils vai robusts process, tad, kad mums ir gan vidējais, tad gaidītajā, šajā noteiktajā arī mūsu izkliedi nav lielāka nekā mēs esam gaidījuši. Un pretēja situācija, ka mums ir vidējais kaut kur kaut projām un arī izkliedi mums paliek ar vienu lielāku un lielāku un lielāku. Šajā gadījumā, ko mēs varam paredzēt, mēs nevaram paredzēt. Ja? Vai ir šaušanā līdzīgs piemērs, mēs varam šaut. Praktiski padomāšanai piemērs zvanu cenšas esat lietojuši droši vien, ka visu. Ja zvanat, un tur, labdien, paldies, ka piezvanījāt. Visi operatori aizņemti, mēs tur pacelsim teicis, šādā, teiksim, ka tad, kad parasti nodot pakalpojums atpakalpojumiem, vienmēr ir viens mērījums, ko vienmēr nosaka, kas ir vidējais zvanu pacelšanas laiks. Cik ātri uzvar klausu. Klients par īstenībā saka, es gribu, lai mans klients, kas man zvana par manu problēmu, viņš saņem, lielāk par 40 sekundēm nav jāgaida. Viņš tas mērķis, lieliski. Un ir vidējais mērījums diennaktī 40. Jums kā vadītājiem šādu datu, kā jums šķiet, ir ok? Gandrīz, bišķiņi vairāk, bet principā 40 sekundes ir, vai ne? Vidējā temperatūras samīzē, jā. Tikko jums ir kaut kāda vidēja, esiet uzmanīgi, mēģiniet iedziļināties. Grafiks patiesībā šitā.
sekundes, kaut kur ir 0, kaut kur ir 80, kaut kur ir 0. Bet vidējais ir 49,40. Protams, ka jautājums par to, kā jūtās šie klienti. Ar jūsu servis. Ja? Tad būtībā atkal tas tikai viens tāds mazs instruments šajā gadījumā, maza epizoda par to, kā izmantot datus, lai saprastu, kas notiek jūsu uzņēmumā, vai jūsu procesi ir stabili vai nestabili, vai jums ir dabiski šī mainība, vai jums ir kaut kāda absolūti nesaprotama fīķa, kas patiesībā prasa tomēr iejaukšanos un saprast, kas notiek. Ja? Un varbūt gadījumi, ka nevajag iejaukties un daudz cilvēkiem strādāt, varbūt absolūti normāli variants. Tad 4 galvenās lietas, tātad sliktā lieta. Procesi mainīgi, šī mērījuma svārstās. Labā lieta, sākot šo mērīgu analizēt, mēs varam saprast to zīmējumu un varam sākt samazināt šo svārstību. Un kontrolēt procesi var izslēgt nepieciešamību pēc kvalitātes kontrolas. Tas būtībā tas, ko Japāns, teiksim, šo ražošanu līdz filozofiju pierādījis. Ja jums process svārstās daudz mazākā amplitūdā nekā jums klients pieprasa, jūs varat nekontrolēt šo produktu, šo pakalpojumu, viņš vienmēr stabili ierakstīsies klients specifikācijā. Tas, ko arī vajadzētu iet, ja mēs gribam uzskotām izsaka.